Tu ieminējies par labi zināmo stāstu par sniega izvešanu. Manuprāt, ka mēs ar tevi kaut ko arī pagājušajā sezonā izklaidējāmies par dārgajām slidotavām. Kaut kas tas bija. Man dzīve tik ātri piet, kas neatceros. Visā šajā stāstā mums ir atkal ziemas sezona ir atnākusi. Ja? Bez sniega. Labi, pagaidi. Tas nav arguments. Labi. Vienkārši es gribēju jautāt, vai kaut kā, kad tev ir tā acs uz tiem mazajiem kaut kādiem vai tādiem puslieliem projektiem, ir kaut kas uzzīmējies, kaut kāds vispār tajos domas projektiņos, kur tu varētu teikt, kas tas tāds tagad ir? Redzi, no tiem maziem, no tiem sīkiem projektiem jau sastāv viss kopējā bilde. Ir, kā es teicu, ir tās iestrādes un gatavi dokumenti prokuratūrā, līdz ar to es negribētu varbūt šobrīd tā uzreiz šeit runāt, par ko ir runa un kādā veidā tas tika darīts. Tu saprati, cik izmaksāja pasākums turies? Jā, tas ir absolūtākais fenomens, idiotisms, un es gribu redzēt, kurš sapīpējies vispārībā tādu kampaņu uztaisīja, jo visi reklāmisti vienkārši ierēc. Otrakārt, es nesaprotu, kāpēc vienkārši es atvainojos par teicienu, podā vajag nolaist ūdeni, rādīt šo te kampaņu televīzijā. Es, mājās sēžu vakarā divānā un tā vien domāju, kā es rītā turēšos sabiedriskajā transportā. Tā vietā būtu pielikuši algas tiem pašiem šoferiem, kur strādā nenormāli darba laika apstākļus, kad, 4 minūtes galapunktā viņam ir, lai aizskriet nokārtotos, vēl tur piefiksēt kaut ko, uzvilktu elpu un braukt atpakaļ. Tad mēs redzam, kas notiek ar sastrēgumiem, ar stresu, man vienkārši nav komentāru. Es uzrakstīju vēstuli Rīgas satiksmē, es gaidu atbildi. Es ceru, ka viņi man uzrakstīs atbildi. Ja nē, atkal darbināsim iekšā ministriju. Jā, te man jāsaka, es gribu teikt šodien studijas viesis. Cilvēks ir īpatnēji, nodarbošanās īpatnējām izklaidēm. Kā savādāk te var teikt. Rīgas domas deputāts Jānis Mārtiņš Škuj, bet mēs runāsim par vēl vienu lietu, kas arī lielā mērā ir saistīta ar tavām iniciatīvām un tavu to interešu sfēru. Un attiecīgi tad aicināsim studijā nākamo viesu. Bet paldies tev, ka atnāci, un, protams, ka aicināsim vēl. Paldies par uzaicinājumu. Kā jau teicu, viena no lietām, ar kuru vēl gribējām parunāt saistībā ar Rīgas domu, ir tas, ka Rīgas domas darbība ir tas, ka Škuj laikam sūta man kaut kādus dokumentus cerībā, ka es viņus izlasīšu. Un attiecīgi viens no šādiem dokumentiem, ko Jānis mums apsūtīja, ir saistīts ar mūsu nākamo studijas viesu, Dacka Minsku. Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arotbiedrības vadītāji. Paldies, Dats, ka pievienojāties. Es nedaudz ciniski izteicos par to stāstu. Jānis atsūtīja vēstuli, kura būtība bija skaidrs, ka tā pati Rīgas satiksme ir tas, ko ļoti literāri skan īstie darba darītāji, bet tā jau ir. Ka viņiem ir par kaut ko norūpējušies. Es, godīgi sakot, izlasīju, bet es neatkārtošu, jo pa ko es stāsts? Faktiski es arī ierodos šurp tieši no Rīgas satiksmes, no darba strīdu komisijas, un mazliet arī varu piebilst iepriekšējais runātājs jau iesāk par šīm te turies akcijām. Par turies akciju, un arī šodien mēs izskatījām interesantu jautājumu, kur vesela autoparka, 6. autoparka remonta darbnīcas vadītājam izteica rājienu par to, ka ir mitras grīdas un cilvēki turās pie autobusu stangām, kas nesot pietiekami nopulētas. Arī tā notiek, un tad šodien mēs veltījām ļoti daudz laika, lai iztirzātu šo situāciju un konstatētu, nav smieklīgi. Ka nav smieklīgi, jā, it kā nav smieklīgi tam cilvēkam visnotaļ nē, jo nākamais solis no darba devēja bija tas, ka viņu atstādināja no darba saistībā ar inventarizācijas rezultātiem, kurus viņš nav redzējis. Un tā tālāk. Jā, tas ir strādājušos Lānī Rīgas satiksmē, jo tas, ko rīdzinieki redz, ir tas, ka, viņi, protams, lieto transportu, viņi, protams, es pieļauju, tur katram varbūt ir savs viedoklis par tiem šoferiem, bet, vairāk, ka mazāk tie ir mūsējie, viņi tur brauc, un, tur tā. Jā, un tā viņi ierauj, tad viņi tas politiskais līmenis, bet, un kas vēl cilvēks, viņi biļetes cenu labi redz.
Bet īstenībā, kas tur notiekās šajā tomēr lielajā uzņēmumā? Jā, jūs ziniet, tur jārunā par to, kāds ir vispār šī darba organizācija, kas ir veidojusies gadiem faktiski. Ja? Un arī iepriekšējos gados, kad pie uzņēmuma vadības stūres bija cilvēki ar lielu pieredzi šajos jautājumos. Viņi bija izveidojuši sistēmu. Faktiski. Tas ir pirms Leona, vai? Jā. Pirms Benkona. Jā, diemžēl, jā. Laiks pirms Leona. Kaut vai tas pats Simaģis kungs, kamēr vēl strādāja Rīgas satiksmē, tad bija šī kārtība, bija pamatoti lēmumi, bija saprātīga organizācija, bija dialogs ar cilvēkiem. Cilvēki bija savu uzņēmumu patrioti. Šobrīd viņi ir situācijā, kad ar viņiem vispār nerēķinās. Un ir vēl smagāki gadījumi, kad uz viņiem pilnīgi, pret viņiem tiek vērstas kaut kādas atsevišķi, teiksim, satiksmes darbinieku augstāk stāvoši. Ja? Tiešas darbības. Mums, piemēram, viens remonta atslēdznieks pēc sarunas ar tehnisko direktoru Šnikvaldu kungu nākamajā dienā nonāca slimnīcā un viņam konstatēja infarktu. Manuprāt, tas ir vienkārši kliedzoši. Bet par ko viņi spiež? It kā jau teoretiski vajadzētu tās algas tāpat nav liels. Vajadzētu jau it kā viņas tā kā apčubināt tos ierīnas darbiniekus. Es jums piekrītu. Kāpēc viņi jūs saprotiet, redziet, acīm redzot, šie naudas līdzekļi ir vajadzīgi mums nezināmiem projektiem vai nezināmām izmaksām, jo, teiksim, darbiniekiem darba alga ir noteikti tikai stundas likme, ja? Tā ir ļoti minimāla. Un tad viņiem pēc darba koplīguma pienākās piemaksas, kas viņiem nav garantētas. Viņi nekad nezina, cik lielas tās būs un no kurienes tās vispār rodas. Ja? Un faktiski iznāk tā, ka viņi katru mēnesi, 10. datumā viņiem algas izmaksas diena, un viņi gaida, un viņi nezina, cik naudas viņi saņēmis. Tas gan mīlīgi. Tas ir ļoti skaisti, jā. Jā. Labi, bet es vienalga, es vienkārši domāju, kur es saprotu, ka ir kaut kādi atsevišķie gadījumi, kad cilvēks tur drusku tā kā paterorizē, maigi izsakoties, bet kur ir stāsts? Viņus izspiest ārā, lai viņi paši uzrakstātu lūgumus? Tālāk. Saprotiet, patur tos cilvēkus, kas patiešām ir nozombēti, vai kā var teikt, viņi ir tādās bailēs, ja? Ka viņi ir gatavi darīt jebko, jebkad par jebkādu naudu. Un tie tad, faktiski tie paverdzinātie cilvēki, tie tad strādā, kā ir, tā ir, un cieši, un viss, ja? Iejūgti tādi strūdzenieki. Ja? Bet teikt, neuzdod jautājumu. Nekad. Okay. Un tik līdz kāds uzdod jautājumu, tad tas ir zibenīga reakcija. Tā ir zibenīga reakcija. Tāpēc ir izveidojusies šī mūsu neatkarīgās arotbiedrības organizācija uzņēmumā, jo šie cilvēki saprot, ka pa vienam, viņus vienkārši tur kā ar buldozeri nošķūrēs un nekas tur nenotiks. Un tāpēc viņi ir apvienojušies un faktiski te neiet runa par darba algas paaugstināšanu vai vēl kaut ko. Viņi vienkārši grib zināt to spēles noteikumus, cik, kam, par ko. Tāpēc tas lozungs arī bija faktiski vakardienas tajā miervīlīgajā akcijā, tai piketā pie Rīgas domas, kad mēs gribam par godīgu darbu taisnīgu samaksu. Un ko nozīmē taisnīgu vai lielu vai mazu? Vienkārši saprotamu. Jā. Bet klausieties, kā vienkārši man tas tā interesē, patiesībā tad vienīgi var arotbiedrība kaut ko darīt, ja jums ir kaut kā cits iespējas visu šo stāstu risināt? Redziet, tā kā šī darba samaksas sistēma, nekur viņa nav atrunāta. Iekšēji normatīva akta nav. Koplīgums kaut ko paredz. Koplīgums paredz šo te pamatlikmi un vēl kaut kādu nosaukums ir darba algas mainīgā daļa, kas ir domāts, acīm redzot, kā motivējošs kaut kāds instruments, ja? Kas arī tur var mainīties, kā viņš veidojās. Es tā arī nezinu, un īsti neviens nezina, ja? Cik kuro reizi tas būs. Ja? Bet tas apmēram varētu būt visiem vienāds. Ja? Un tad ir kaut kāds mistisks, tas ir nosaukts par brigādes fondu. Ja? Tas arī viņa algu aprēķina lapiņās parādās tāds kodiņš. Tad tas ir vispār, tas ir, es nezinu, vai dieva dāvana. Es nezinu, kas tas tāds vispār ir, ja?
Un viņi nekad... Kārtaļāžas, kā Latvijas saka. Varbūt arī tā, ja? Bet tā motivācija, kāpēc, kam, cik tiek piešķirts, vispār pat loģiski nav izsecināma. Jo, piemēram, ja cilvēks strādā normāli savā ikdienas ritmā, ja? Viņš pat īpaši virsstundas tur nav, jo par virsstundām jau nakts darbu maksā atsevišķi. Ja? Viņš neko īpaši nav paveicis, ja? Viņam tā piemaksa ir, piemēram, 3 lati ar santīmiem par stundu. Ja? Tad ir situācija, ka, piemēram, viņa kolēģis saslimst, ja? Vai viņam, piemēram, jāizvieto brigadieris. Respektīvi, viņam ir palielinās darba apjoms. Ja? Viņš visu mēnesi strādā pastiprinātā režīmā un saņem no brigādes fonda lats 18. Piemēram, ja? Un tad, kur te ir loģika, kā to var saprast? Bet tas jautājums ir bez arotbiedrības. Jūs kaut ko varat vēl, kaut kas, nezinu, kur Vienīgais, ko mēs varam, tad mēs varam beidzot panākt šo te iespēju piedalīties šajā te darba samaksas izstrādes, uzlabošanas, noteikšanas procesā, ko arī likums arotbiedrībai likums par arotbiedrībām. Es nezinu, okay. Likums paredz, ka darbinieku pārstāvjiem ir tiesības piedalīties šo te jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. Bet redziet, ir kāda arotbiedrība, ar kuru tas viss jau ir saskaņots, un kā man, piemēram, tādā neoficiālā sarunā tika paziņots, ka ir nolemts, ka citas arotbiedrības Rīgas satiksmē nesot vajadzīgas. Viņiem pietiek ar to, kas ir. Ja? Jo, viņi jau tur strādā un viss jau notiek. Un sociālais dialogs domas priekšsēdētāja līmenī. Ja? Un nākamā gada beigās paaugstinās algas, uz kā rēķina nav zināms, bet tas tā tur viss tā notiek skaisti. Es tā jūtu, ka tur jums vēl būs pieplūdums, spriežot pēc tās, ko Skuļs stāsta. Tur citi pašvaldības uzņēmumi arī. Faktiski, jā, par ceļu pārvaldi tas būtu atsevišķs stāsts. Tas ir labs organizācija, jā. Tas ir vispār. Tā ir rociņa. Bet te man ir šitā intriga jāsaglabā, tāpēc, ka pa ceļu pārvaldi noteikti mēs varam parunāt, tāpēc, ka ir skaidrs, ka tā aiziet uz privatizāciju un tā, bet varbūt tā Jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka kādam to vajag. Bet kā tas viss notika, tas ir ļoti interesanti. Labi, mēs sarunājām, tiksimies vēl jau vairāk, tāpēc, ka pirmo reizi kaut kā arotbiedrība vispār spēj kaut ko normāli sakarīgi pateikt. Daudz paldies, kā atnācāt, atvainojies, man tāds runas. Ļoti patīkami aiciniet arotbiedrības, lai es nedzirdu par radio, bieži vien no rītiem klausos radio 1, un tad viņi saka, kur tad mums ir arotbiedrības, ar ko viņas nodarbojās. Mums ir ļoti vājas arotbiedrības, es tā nedomāju. Labi. Lai būtu. Paldies, ka atnācāt. Mūsu studijas viešņi bija Dacka Minska, Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arotbiedrības vadītāja.